Labdien! Šodien mēs filmējam Minecraftu, un mani sauc Patricija Jāsar, un tas, kas filmē, viņš pats pateiks. Esmu Ričards. Šodien es palīdzu patei filmēt Minecraftu. Jā, un kā redzat, mēs spēlējam tādus planšdatoru, nevis kompjutera, bet kā mūsu kompjuteros nevar ielādēt Minecraftu. Jo tas ir pārāk grūti, un mūsu datori raustas. Nezinu, kāpēc, bet dēļ Minecrafta viņš vienmēr raustas, bet uz planšeta, atcerieties, uz planšeta ir vienmēr foršāk spēlēt, jo ir interesantāk, tu vari pa nakti spēlēt, kad tavi vecāki saka, izslēdz ārā, bet tu paņem pa nakti un spēlē, jo tev viņi neko neredz un nesaka. Nu. Auč. O! Where? Oh, yeah. Come on. Tā, ja jūs tagad redzat, es taisīšu sev kirku. Ja jūs zinat, kas ir kirka, tad nejautājiet, bet tie, kas nezin, varat pajautāt. Kirka ir āmuriņš. Āmuriņš, kurus nosauc Patricija, tas ir pikeks, ja kāds nesaprata. Jā, un tas palīdz tur, reku, piemēram, ogles savākt. Reku, es vācu ogles. Ja jūs gribat uzzināt vairāk par Minecraftu, rakstiet mums uz komentāriem, bet tas vēl nav viss. Un tā, mēs savāksim ogles un iesim taisīt māju kaut kur, nezinu kur. Būs jāatrod. Kā es redzu, Patricija tagad uztaisīja to darba galdu, un lai uztaisītu ieročus, jo bez darba galda, pirmais, kas jāuztais Minecraftā, tas ir darba galds. Jāsavāc koki un jāuztais. Ja jums nebūs darba galds, jūs nevarēsiet vairs nekādus ieročus uztaisīt. Jā, un pie tam jūs nevarēsiet, skatāties, reku, nav darba galda. Uzspiež šeiten, reku, ieroči. Te ir tikai šitā, jūs nevarat vairs ieroči. Jūs varat vai dzelzu un kramu, lāpu. Ja es paņemu tagad šito kastīti, uzspiežu. Darba galdu un paskatīties, cik daudz ieroči ir. Un jūs uzreiz varat izvēlēties, ko jūs vien gribat. Un tagad nāk jau nakts, un man ir bail, un man ir pilnībā bail. Patiešām. Bet pa nakti viņi vienmēr iet medībās, tāpēc droši mūs gaidīs medības. Jā, un man ir pavisam bail. Un tā pikeks nosaukumu. Nezinu. Redziet, es te staigāju, un tagad man ir pilnībā bail. Lūdzu, lūdzieties par manīm. Es slīkstu. Un ja jūs gribat arī ar mums paspēlēt Minecraftu, tad labāk ar mums kopā spēlējiet online vai kur jūs vēlaties. Tikai atcerieties, ka mūs sauc reku kā pelmenis, svītriņa un tā tālāk. Un tagad mēs tālāk spēlējam, un Ričards kaut ko vēl interesanti pastāstīs. Davai. Kā jūs redzat, uz fona ir redzamas vairākas krāsas, jo ir jaunā versija, kad pagriezis var redzēt saulrietu vai tam līdzīgi. Naktī var iespējams, ka redzēt var zvaigznes. Bet dažreiz to nevar ieraudzīt, jo serveris var neielādēties vai kaut ko tādu. Man tagad ir šausmīgi bail no krīpera. Ak, Dievs, tikko. Ak, Dievs. Un, ja jums patīk ar mums spēlēt, ja jums patika, un ja kas kad mēs ieliksim šito video YouTube, mūs sauks kaut kā, nezinu kā. Nu labi, mēs jau uz beigām izdomāsim. Jā, un beigās pateiksim, un jūs varēsiet mūsu YouTube atrast. Un tagad man ir pilnībā bail staigāt, es staigāšu vienā vietā.
Tūlītās tur bija zirneklis. Nu, un tev ir divi zobeni un 3 pikeks, no pat vairāk. Jā, bet pajautā pikeksam. Labi. Nē. Varbūt jūs neredzat, bet Patricija šoreiz ir 57 tie koka blūķi, tāpēc, kad viņi iztērē daļu uz ieročiem. Man būs bišķiņ tāda jocīga māja, jo man patīk pie malas. Un jūs zinājāt, ka šī puse ir tā kā pulkstenis. Jūs varat skatīties, piemēram, ja jūs rokat līdz bedrukam un meklējat dimantus, jūs izrokat līdz laukuma malai un paskatieties, vai tagad ir diena vai nakts. Vai pat arī vakars. Jā. Nu, ja jūs spēlējat tādā pašā serverī kā mēs. Nu, ja jūs spēlējat gadījumā. Jā, pagaidām Patricija uztaisīja mūri, bet beigās viņa sataisīs visu kā vajag un ieliks arī beigās durvis. Jā, kaut kad. Man pilnībā patīk celt mājas jau pie malām, jo tas ir interesanti, tas ir forši, tev ir pulkstenis un tev zombīki neuzbruk tik bieži. Jā, un pie tam tu vari staigāt, tev ir baigi daudz vietas dažreiz. Tu vari tagad te rakt un tu vari atrast diamantus, daudz ko tādu. Jūs redzējāt? Es taču teicu, ka viņi lielāko daļu iztērē uz ieročiem. Bet tagad viņus ir vēl 2 vai 3 čestus, vai izskats vairāk kā 2. Skatieties, kas notiks, ja 2 čestus sāk kopā tūlītās. Un ne to čestus, bet labi. Skatieties, es te 2 čestus nokšu. Tas arī ir iespējams, ja spēlēt pilnā versijā Minecraftā. Skatieties. Redzat? Pilns čests un vēl vairāk vietas. Ir tāda vieta, kur ir apmēram 3 česti salikti kopā. Kaut arī tur 2 tikai pielikti klāt. Jā, un šitien ir vilnas dažādas. Reku. Un to mēs jums varēsim varbūt parādīt, kā var uztaisīt zaļo vilnas gabaliņu. Reku. Redziet šo gabaliņu? Tas ir... Oi, ne tas gabaliņš, tas ir... Tur nav tas gabaliņš. Man skat, te bija tik galā. Te jābūt māšu. Nu labi, reku zaļā vilna. Un vajag šito te, bet to te... Var dabūt tikai no kaktusa. Var no sadedzināta kaktusa un kaulu no puķītēm kopā. Jā. Un man vajag kaut kā tikt ārā, un man vajag kaut ko pagulēt. Nu labi, uz šodien tas būs viss, un nākošajā daļā to turpinās Ričards Ozoliņš, un tā biju es, Patricija Esere, un filmē Ričards Ozoliņš. Atā!